Sveicināti šajā audio meditācijā. Mani sauc Ainis Gabranovs. Es esmu psiholoģijas maģistrs un hipnoterapijas speciālists. Laipni lūgti un aicināti šajā jaukajā, patīkamajā audio meditācijā, kuras nosaukums ir Es ticu sev. Hipnoze pret zemu pašnovērtējumu. Ļoti bieži mūsu ciešanas un negatīvu motivācijas iemesls ir tas, ka mēs neprotam cienīt un mīlēt sevi tādu, kādu mēs paši esam. Mums bieži pietrūkst pārliecības par sevi un ticības sev un dzīvei. Mēs sevi nenovērtējam, nemīlam un pat dažkārt ienīstam. Tas ir pašiznīcinoši, un tas, ko mēs šodien darīsim šajā audio meditācijā, mēs mācīsimies cienīt un mīlēt sevi. Šodien mēs mācīsimies mīlēt, rūpēties un saudzēt sevi. Mēs to darīsim, lai atgūtu ticību sev un dzīvei. Lai saprastu, cik svarīgi ir cienīt jebkuru cilvēku, tajā pašā laikā arī pašu sevi. Lai redzētu un apzinātos, cik absurda un nesaprotama ir sevis nemīlēšana un necienīšana. Ticība sev un citiem cilvēkiem, ticība dzīvei dod izlēmību un drosmi stāties pretī šaubām, bailēm, nemieram, psiholoģiskiem nogurumam, pārmaiņu bailēm, sliktām domām un negatīvām emocijām. Ļoti bieži mēs paši sevi pārbaudām uz izturību un nodarbojamies ar dažādām veidu pašiznīcināšanos vai pašdestruktīvu attieksmi pret sevi. Tas kaipē pašam sev. Rezultātā mēs nevaram pilnvērtīgi dzīvot un sajust, ka mēs dzīvojam. Mēs zaudējam iekšējo harmoniju un saskaņu ar sevi un ar realitāti. Viens no laimes noslēpumiem ir ļoti vienkāršs. Tas slēpjas spējā ticēt sev un uzticēties pašam sev. Tas dod arī iespēju uzticēties citiem. Mēs visi spējam ticēt sev un saviem spēkiem. Tas mums ir dots no dzimšanas brīža. Lai arī reizēm tas šķiet ne tikai acīm redzami, jo mūs var pārņemt šaubas, neticība nākotnē. Un šodien mēs centīsimies atklāt šo potenciālo spēju ticēt sev, uzticēties sev un iedvest uzticību arī citiem. Pret sevi un attiecībā pret citiem. Un tad, kad mums tas izdosies, pazudīs iekšējais saspringzinājums un spriedze. Mēs sajūtīsim morālu, apmierinātību, atslābinājumu un dvēseles mieru. Mēs noticēsim sava ceļa pareizībai, un tad no mūsu dzīves pazudīs bailes. Mūsu attieksme pret sevi un citiem cilvēkiem pilnībā mainīsies. Mainīsies arī mūsu attieksme pret pasauli, kurā mēs dzīvojam. Mēs sajūtīsim bezgalību mīlestību un pārliecību par sevi. Un tagad, iekārtojoties ērti, mēs sagatavojamies šai brīnišķīgajai audio meditācijai. Ieņemiet ērtu pozu
un vietā, kur jūs neviens netraucē. Iekārtojieties tā, lai ķermenis justos brīvi un dabiski, iznojot muguru. Noskaņojieties pozitīvi. Pozitīva motivācija šim seansam palīdzēs pareizi cirkulēt jūsu dzīves enerģijai, jūsu ķermenī un notikt pašregulācijas procesam. Un šis pozitīvais noskaņojums ietekmēs arī jūsu organismu ļoti labvēlīgi. Tas dos spēju piepildīt sirdi ar prieku un gaismu. Tagad elpojiet brīvi un dziļi. Sajūtiet, kā elpotais gaiss piepilda jūs ar īpašu enerģiju. Un varbūt it kā sajūtiet, kā saikne ar jums rodas saikne ar visu. Un kā harmonija un miers ieplūst katrā jūsu ķermenī šūniņā, savā tempā, ritmā. Tieši tā kā jums tas notiek, tā ir arī labi. Dabiski un viegli jūs iegrimstat stāvoklī, kurā rodas pozitīva attieksme pret sevi un pasauli. Jūsu dvēselē kļūst klusi un mierīgi. Jūs dzirdat apkārtējās skaņas, kas kaut kur aizplūst otrajā plānā, un visas skaņas, kas rodas turpmāk, ļaus jums iegrimt vēl dziļāk patīkamā, šajā patīkamajā miera un atslābinājuma stāvoklī. Un tagad es palūgtu jums iztēloties vai iedomāt, ka jūs lēnām ejat pa taciņu kalnot un tuvojaties čalojošam kalna strautiņam, kurā ūdens brīvi plūst pār akmentiņiem. Un jūs varat sajust šo patīkamo spirtuma ūdens dvēsmi, tā dzīdrumu un tīrību. Un varbūt kādā brīdī noslēpunainā un brīnumainā veidā šis ūdens it kā sāk plūst netālu no jūsu ķermeņa un ādas, tik viegli un gaisīgi. Tas ir kā maigi apskalo jūsu ķermeni. Ūdens attīra jūs no senajām sāpēm un negatīvā, no visas svešā liekā, kas jums nepieder. Tas aizskalo projām visu negatīvo, nepatīkamo, aizskalo projām, pārvēršot to par neitroniem, kvarkiem. Un kvarki tā ir nulle, negatīva. Un es aizplūstu ar šo trautu ūdentiņu. Jūs jūtat, kā jūs patīkami iešūpo vai ļauj atslābināties vēl dziļāk šajā patīkamajā, vieglā iztēles vingrinājumā. Un šis ūdens sāk plūst, it kā pa jūsu ķermeni. Tā kā dzīvais ūdens, kas dziedē jūsu dvēseles brūci. Pavisam maigi, patīkami un maigu, siltu. Tas piepild jūs ar jaunu, gaišu enerģiju. Jaunu, gaišu enerģiju. Un varbūt jūs kā sajūtat patīkamu gaisu, kas sāk pamazām parādīties jūsu iekšā. Tā piepilda visu jūsu būtību, katru šūni, pakāpeniski, izplūstot pa visu jūsu būtību, ķermeni, kā vienotu veselu. Arī savā tempā un ritmā. Viegli, patīkami.
Mēs nekur nesteidzam. Jums ir viss nepieciešamais laiks. Pabūt šajā procesā, lai šī gaišā, pozitīvā enerģija aizstāj jūsu un aizskalo projām jūsu negatīvos kompleksus un zemo pasvērtējumu. Tas aizstāj visu tumšo, kas slēpjas jūsos. Tas izšķīdina spriedzi, tā izšķīst un izgaist. Izšķīst, izgaist, sadrumstalojas paškaitējuma vēlme vai darbības, kas bija destruktīvas. Tās izšķīst, izgaist, sadrumstalojās, mazinās, izgaist, it kā iztvaiko. Turpat tās saules gaismas siltumā un aizskalojās polimēr cēstros strautu ūdeni. Un jūs kļūst arvien vieglāk, gaišāk, siltāk. Iekšā gaisa, siltums un patīkami. Jūs savā tempā atjaunojaties, atbrīvojaties no spriedzes. Ķermenis atslābinās. Atslābinās katrs šūna, katrs šķiedra, katra saite, katrs muskulis atslābinās un nomierinās. Un tagad šī jaunā gaisma patīkami vada jūsu domas, lēmumu, un jūs iegūstat iekšējo brīvību. Šī brīvība ir bezgalīga un neizsmeļama, jo tās avots tā iekšējā gaisma, tā ir tā, kas nāk no jums, no jūsu būtības. Un tagad pievērsiet skatienu sevi iekšā. Sajūtiet un apzinieties šo te gaismas avotu, ar kuru nāk iekšējais spēks. Sāciet sajust šo te iekšējo spēku. Tas ir jūsu patiesais es. Jūs arvien vairāk pietuvojaties paši sev. Savienojaties ar sevi. Vienmēr un visur, jebkurā situācijā. Jūs paliekat spēcīgi, pozitīvi noskaņot, rūpējoties par sevi un dāst. Un tagad jūsu organismā notiek ļoti svarīgi procesi. Jūs atbrīvojaties no negatīvās motivācijas, no sliktās negatīvās attieksmes pret sevi. Atbrīvojiet, atbrīvojiet, atbrīvojiet. No tumšām negatīvām domām, no nepatīkamiem gadījumiem pagātnē. Neatgriežoties tur, atrodoties šeit un jūs iegūstat pārliecību šeit un tagad gaišu skatījumu uz savu nākotni. Un šajā procesā jūsu iekšējā gaisma un telpa attīrās un mainās, pārvēršos. Tā rodas arvien vairāk patīkamas gaisu, siltumu un vieglumu. Kā mierīgs, maigs, dzidras gaismas starojums. Tas nāk vietā, kur agrāk bija spriedze un paškaitējums, pašiznīcināšana. Nāk šis maigais, dzidrais, gaišais starojums kā patīkams saules gaisa, vieglums. Un tur, kur ir saules gaisa, siltums, atslābinās katra muskuļa šķiedra, katrs nervs. Atslābinās un nomierinās viss jūsu organisms. Un tagad jūsu iekšējā enerģija, gaisma vienmēr būs vērsta uz pozitīvu vēlmi un mērķu piepildīšanu. Tā palīdzēs atbrīvoties no pārmērīgas emocionālas pārspriedzes un nemierīgos gadījumos, iegūt balansu un līdzsvaru iekšēji. Tonus. Lai saglabājas jūsu spēja atjaunoties dabiski un uzticēties dabas dotajiem pašregulācijas procesiem, kur jums jau ir dot un vienmēr ir ar
kur vienmēr jūsu organismā darbojas, lai jūs saglabātu iekšējo veselumu, gaismu, piepildījumu. Un tagad jūs apzināties, ka jūs vairāk nepievēršaties šīm domām par ciešanu iemesliem un neveiksmēm. Un no šo brīža jūs neuzskatīsiet sevi par upuri pagātnes kļūdām. Jūs vairs neuzskatīsiet sevi par neveiksmnieku. Jo pagātne ir pagātne. Bet jūs esat šeit un tagad, šajā patīkamajā atslābinājumā, vieglumā. Jūs apzināties, ka jums ir tiesības vēlēties sev un saviem tuviniekiem labklājību un laimi. Un pie tam nejust vairāk nekādu vainas sajūtu. Jūs saprotiet, ka jums ir tiesības būt laimīgiem. Jūs varat kļūt laimīgi. Jums patiks jūsu jaunā attieksme pret sevi. Tā sniegs jums dzīves pilnības sajūtu, jo jūsu iekšējā gaisma, cieņa un mīlestība pret sevi būs vienmēr ar jums visur nākotnē. Lai jūs pārstātu ciest. Jūs vairāk nesasaistiet sevi ar negatīvām domām un tumšajām emocijām. Jūs pārstāsiet rīkoties tā, it kā būtu tikai sods vai pārbaudījumi dzīvē. Tagad jūs atbrīvosieties no šī stāvokļa, kas it kā kaitē un saindē domas un emocijas, kas grauza visu laiku jūsu prātu, dvēseli, liekot jums ciest. Un jūs jau tagad atbrīvojaties no visa tā. Jūs jūtat kā savā tempā, ritmā. Tas sašķiras, sairst, sadrumstalojas, viss šis negatīvais, pārvēršoties neitrēnu, kvarko, kas aiziet projām, aizlido, atbrīvo jūsu ķermeni, organismu, jūs no visa tās negatīvā. Tas lido projām, garām planētām, zvaigznēm, galaktikām, tumšajos caurumos, bezgalībā, un vairāk nekad neatgriežas. Bet vietā nāk šī gaisma, siltuma, mīlestība un cieņa pret sevi, kas sāk piepildīt arvien vairāk. Katru jūsu ķermeņa šūnu, katru jūsu ķermeņa daļu, visu jūs. Un strauta dzestais ūdentiņš aizskalo negatīvā paliekas. Aizskalo un jūt jums patīkamu tonu, balansu un līdzsvaru. Tonu, balansu un līdzsvaru. Un jūs atbrīvojaties no visa tā nevajadzīgā. Jūs ieraugāt, no kurienes nāk tās ciešanas un kas tās vilizē. Jūs spēsiet tās apturēt un visu mainīt. Un tieši tagad jūs iegūstat vāru pār savu dzīvi. Vadīt savu dzīvi. Jūs kļūstat vienīgais un pilnvērtīgais saimnieks savām domām, jūtām, vēlmēm un rīcībai. Jūs atkal vadat savu dzīvi. Jūs esat savas dzīves režisors, aktieris, skatītājs un vadītājs. Jūs atbrīvojaties no negatīvā naidīguma un pretenzijām pret sevi un savu dzīvi. Un sajūtat spēku, kas ļauj pieņemt pat savas ciešanas un pārvērst tās par pozitīvu enerģiju dzīves pārveidē, lai to varētu vadīt. Vienmēr un visur, jebkurā situācijā, jūs paliekat spēcīgi, pozitīvi noskaņoti, dāsni. Tagad jūs pats vadāt savu esību un atbildat par savu dzīvi. Jūs iegūstat uzticības sev un citiem cilvēkiem. Un šī atjaunošanās un šis process turpināsies arī tad, kad mūsu seans būs beidzies.
Un jūs vairs nekad nebūsiet tāds pats kā iepriekš, jo tas ir pagātnē. Un tā ir pieredze. Pieredze kā mācību stunda. Un jūs esat atgriezies šeit un tagad. Tagad jūs sajutīsiet ar katru dienu vairāk dzīves garšu, pārliecību par sevi, savu spēku un bezgalīgu savu iekšējo brīvību un spēju vadīt savas emocijas un to, kā jūs jūtaties. Jo pēc šī audio seansa jūs skatīsieties uz sevi un pasauli, kurā dzīvojat jau pavisam savādāk. Jūs sajutīsiet jau vairāk sevi laimīgāku. Un ar katru seansu šīs pozitīvās un vēlamās izmaiņas, šie uzlabojumi turpināsies, vairosies, arvien vairāk un vairāk, saglabājoties un nostiprinoties jūsu dzīvē. Un jūsu pozitīvais pašnovērtējums, cieņa un mīlestība pret sevi tikai vairosies, augs un nostiprināsies. Arvien vairāk un vairāk. Patīkami, droši un noderīgi priekš jums nākotnē. Un tagad ir pienācis laiks atgriezties no šī ceļojuma. Un tagad es skaitīšu līdz 3, un mūsu audiosvans beigsies šodien. Un jūs varēsiet to turpināt katru reizi, ieslēdzot audio drošā vietā un veikt šo vingrinājumu. Ar katru reizi šie uzlabojumi būs arvien lielāki un labāki ar katru klausīšanās reizi. Un dziļāk un stabilāk. Un šie pārmaiņu procesi turpināsies tālāk, jo jūsu izmaiņas ir neatgriezeniskas. Tās ir pozitīvās izmaiņas. Un tagad vienmēr un visur jūs paliksiet un būsiet spēcīgs, pozitīvi noskaņots, dāsni un rūpēsieties. 1. Ķermeņa piepilda vieglums, svaigums, tonus, galva kļūst skaidra, gaiša, atpūtusies. 2. Dvēselē iekšēji ir brīvība un vieglums, un noskaņojums un labs garstāvoklis sāk paaugstināties un ceļas. Ķermenis atgūst tonusu, stingrību, mieru. Labsajūta turpinās. Muskuļi kļūst elastīgi, kā stīgas, piepildīti ar dzidrumu, tonusu un labu pašsajūtu. Un galvā arvien vairāk gaišumu un skaidru prāta, ļoti viegli koncentrēties, būt šeit un tagad, pievērsties tām lietām, kuras jums ir svarīgas tieši šeit un tagad, un pēc seanses. Un ja kāds bija negatīvs sajūtas vai kaut kas tāds, tad tas bija pirms seanses. Tās ir pagājuši, izgaisu, izšķīst. Tāpat arī nogurums pazūd, izšķīst, izgaisu. Tas ir pagātnē. Un jūs jūtaties arvien labāk un lieliskāk, arvien labāk un lieliskāk. Pašsajūta lieliski, jauka. Un 3. Dziļi ielpu, izelpu, paturiet acis un pievērsiet uzmanību, cik labi jūtaties. Tagad jūs esat pilni spēka, veselības un pozitīvas noskaņojumi. Un jūs esat spēcīgi un brīvs cilvēki. Paldies par jūsu uzmanību. Ar jums bija Ainis, psiholoģijas maģists un diplomēts hipnoterapijas speciālists. Uz tikšanos nākošajos seansos. Atā!